trauku mašīna pēc uz muguras apgulsies, viņa uz muguras šādi te ir, kur šitā te ir trauku mašīnas apakša, tas pats salstrauks, kurš jau pirms tam pieminēts bija vienā video, smadzenes, jeb elektronika, un šis te, jāsaka, ir pats tas galvenais mēsls, kas nosaka visu, jeb no kur atkarīga visa darbība. Viņš šādi te tiek piestiprināts te klāt, un te iet iekšā tas sietiņš, ko tu dažreiz izņem ārā iztīrīt. Un šis faktiski ir tas, kas darbina visu to trauku mašīnu. Te ir gan rekuvārs, kurš nosaka, uz kuras prauslu tur tiks padots ūdens, pats cirkulācijas sūknis ar sildītāju. Sildītājs ir šis te baltais vērts cirkulācijas sūknis ir šis, viņš tur iekšā arī griežās. Un arī izpumpēšanas sūknis, kurš pumpē pēc tam ūdeni ārā pa šito trubu. Šis te ir tāds ūdens tīrības sensors. Patiesībā viņš diezgan interesanti tur vienkārši darbojās, tā nofokusēsim. Redzi, kur viņam divas tādas tā kā ķepiņas uz āru, un viņi savā starpā saskatās. Ja viņas vienu otru redz, tad ūdens ir tīrs, ja neredz, ūdens vēl joprojām ir netīrs. Nu, redz, šitāds te.